Čau, priekā. Novēlu visiem veselību un vēlos padalīties ar to, ko esmu jau kādu laiku mācījies, kaut ko arī ieguvis, paņēmis priekš sevis, izmainījis savā ikdienā, uzlabojis ieradumus un vēlos nodot to tev. Ziniet, ir tāds teiciens īstajā laikā un īstajā vietā. Bet ja mēs esam vai nu slīmi, mājās guļam gultā, vai nu sēžam rindā pie ārsta, vai nu pie ārsta, vai slimnīcā, vai sliktākajā gadījumā vēl operācijā, vai atkopjamies pēc tam, tad mēs nevaram būt īstajā vietā un īstajā laikā. Tādēļ ir svarīgi, ka mēs iemācamies mācīties no citu kļūdām. Tādēļ es iziešu cauri lietām, kuras es varbūt nezināju, nesapratu, kur es kļūdījos, lai jums tas nav jādara, lai jūs jau varat iet un strādāt, cīnīties, iedvesmot citus uz 100%, un lai mēs ātrāk, kā tauta, latvieši, lai mēs varētu kustēties uz priekšu. Kaut kā tā. Jā, es ceru, ka jūs kaut ko arī varēsiet paņemt sev, un es esmu gatavs dalīties, un gatavs arī uzņemt. Es pats tagad trenējos savam otrajam mēģinājumam Ironman triatlonam, tā kā, ja jūs mākat labi skriet, braukt ar riteri vai peldēt, droši dodiet man kaut kāds ieteikums, tad sāksim. Jāskrien 11. vai 12. klasē 3 kilometri, es esmu gandrīz pirmais no otra gala. Principā es nebiju pats pēdējais. Nomocos tos 3 kilometrus, kaut kā izdzīvoju, es neatceros, vai es izvērbos vai nē, bet man tā doma galvā ir, kādi 10 kilometri, kāds pusmaratons, tas vispār nav iespējams. Tie cilvēki melo droši, vai viņi ņem kaut kādus šitos boosterus kaut kādus. Es pat nezinu, ko viņi dara, tas vispār nav vajadzīgs. Kas tas par sviestu vispār, es nevaru paskriet. Visi noskrien, es tur pirmspēdējais laikam nomocos, viss nav, skriešana nav priekš manī. Un līdz kaut kādam 24, 25 gadu vecumam es slimnīcā biju jau 10 reizes pabijis. Tad ar vēderu, tad seju uzspridzināju, tad roku salauzu, kāju salauzu, potīti, rētis visās malās, viss vienkārši iet kā pa kalniem un pa lejām. Un tad, principā, saprotot to, ka tā nevar turpināt, kaut kā lēnām, vai varbūt es kārtīgi vienreiz atcitos, un tas kaut ko iesita īstajā vietā, tad tas man noved, principā, pie ļoti daudz labām grāmatām, labām iespējām, un arī kļūstu par angļu valodas un sporta skolotāju, kas man parāda tādu pusi, ko es iepriekš varbūt nebiju redzējis vai nebiju te iedziļinājies. Protams, tad, kad sāk iet iekšā tajā visā farmakoloģijas vai uzturu zinātnē, tad var vismaz sākumā noteikti var likties, tur ir tik daudz to lietu, beta-glikāni, šķiedrvielas, vitamīni, omegas, alfa-linolīna skābe, insulti, infarkti, osteoporozes un kas vēl nekas. Tad liekas, tas ir pārāk sarežģīti. Bet patiesībā tas ir, nevis patiesībā, bet tas, ko es ievēroju, ka tas ir līdzīgi kā ar alfabētu. Sākumā ir 33 burti, nevienu nezini, viss liekas baigi sarežģīti, bet tad kaut kā lēnām viņus atkārto, un beigās nav nemaz tik traki, tad viņus sāk likt kopā, tad ir vārdi, un tad kaut kā jau aiziet tā lasīšana. Un līdzīgi ir šīm te lietām, vienkārši tik daudz reizes viņas izlasi, sāc tas ir atbildīgs par to, tas ir to, un tad nav beigās tik traki, un tad var arī saprast. Es visam arī izmantoju par pamatu, es prasu visu perplexity saucās, tas ir mākslīgais intelekts, es vienkārši uzdodu jautājumus, kāda ir statistika, ko var darīt lietas labā, un tā tālāk. Un tad lielāko daļu es te esmu solids, un balstoties tās zināšanas uz tādu ārsts, doktors Pols Kleitons, viņam ir arī blogs drpaulkleiton.org. Iegooglēsiet, atradīsiet. Angliski tur viss ir, bet viņš ļoti labi izstāsta par to, kādas ir mūsdienu problēmas,
un kādi ir tie risinājumi. Jā, tātad top 10 miršanas iemesli šobrīd pasaulē, kā mēs redzam, ir sirds slimības, stroke, tad insults, infarkts. Principā sirds asinsvadu slimības ir galvenie cēloņi. Jā, un tad kā tos novērst, tūlīt pieskarsimies, bet jau sākumā minēju, ka man ar to skriešanu sākumā galīgi negāja. Bet, ja jūs esat redzējuši citus video manā kanālā, nesen es noskrēju 1111 dienas pēc kārtas, vidēji 7 kilometrus dienā, kas, nav maz, un nevarētu teikt, ka tajā 12. klasē man kaut kas tāds nāktu prātā, ka es varētu kādu dienu skriet, tā ka katru dienu, un izejot cauri tam procesam, man nederēja tā, ka es jūtos normāli, man vajadzēja justies vai nu labi, vai izcili. Un tas arī ir viens jautājums, cik bieži mēs aizējam pie ģimenes ārsta vai ārsta un sakam, ziniet, es jūtos labi, bet es gribētu justies izcili. Es gribu atvērt jaunu biznesu, gribu vēl 3 bērnus, es vēlos iemācīties jaunu valodu, es gribu tā, lai man ir enerģija, es gribu noskriet Ironman triatlonā, piedalīties, ļoti reti, vai ne? Un, manuprāt, mums tā domāšana ir jāmaina. Varbūt, ka visā pasaulē cilvēkiem tā jāmaina, noteikti Latvijā. Es nedomāju, ka kāds tā iet pie ārsta. Mēs parasti sagaidām, ka ir jau, principā, gandrīz beigas. Un lūk, ir 2022. gada Latvijas, 2021. gada Latvijas statistika. Kaut kāda daļa, nomira ar plaušu problēmām, kaut kāda daļa vēl ir vēzis, bet, sirds asinsvadu slimības pašā augšā 50%, principā. Ko tad varētu darīt lietas labā? Te es uzreiz jau visu prasu internetam. Pirmais ir turpini būt aktīvs. Sirdī vajag treniņu. Dienā, perfektā variantā, tā ir vismaz pusstunda, mazliet paaugstinātas sirds darbības. Tas nozīmē, ka viņi pumpē un dzen pa tavu ķermeni asinis, kas darbojas arī kā tāds kā tīrītājs. Jo, ja tev trūbas visu laiku stāv, viss tur vienvietā, nekas nekustās, tad viņas arī lēnām aizsērē, un tad tas pats notiek arī ar asinsvadiem. Ja tu viņus netrenē, neturpina visu laiku pumpēt un dzīt cauri, tad viss lēnām vienkārši nostagnējās un paliek arvien sliktāk. Tad, jā, ir svarīgi būt aktīvam ikdienā un sekot tam arī līdzi. Jā. Turpini sekot un ēst pareizi. Ko tas nozīmē? Ļoti daudz pārstrādātas pārtikas ir mūsdienās, kur viss ir paciņās, smuki iepakots, jo mazāk paciņas, jo labāk. Jo, ja tu vari paņemt rokā, pateikt, kas tas tāds ir, viena sastāvdaļa, tomāts, gurķis, kartupelis, tad tas ir vislabāk. Tu viņu kaut kā var uztaisīt. Personīgi man patīk, ja cepeškrāsnī, bez eļām, bez nekā, vienkārši tīru pārtiku, ogas, augļus, dārzeņus. Tā, jā. Ļoti vienkārši izsakot līdzi. Protams, ka tajā visā laika gaitā ir samazinājies gan mikroelementu, gan vitamīnu skaits, bet tāpatās tur ir daudz šķiedrvielas, ūdens, to pašu vitamīnu. Jā. Tad noteikti, ja jāizvēlās vai apēst kaut kādu batoniņu, kurš ir paciņā, vai apēst ābolu vai kaut ko augli vai dārzeni, vienmēr centieties izvēlēties dabīgo un ar vienu sastāvdaļu. Viena laba lieta, ko darīt katru dienu, ir iedzert extra virgin olīveļas vienu šotiņu. Tur ir polifenoli, labie tauki, labā enerģija. Tad varat arī iegooglēt vai paprasīt, es vēlāk arī parādīšu nosaukumu, Perplexity. Jā. Tā ir viena no lietām, ko noteikti iesaku darīt.
Ja, protams, ja jums ir jau kaut kāda sirds slimība, tad turpiniet lietot tās zāles, ko jūs lietojat, tādā daudzumā, kā jums ārsts saka. Avoid drugs and alcohol. Un tā ir tāda problēma, kas ir laikam visā pasaulē, arī mums Latvijā diezgan aktuāla. Principā, ja mēs vēlamies uzlabot savu veselību, vajadzētu atrast veidu, kā nelietot alkoholu, nepīpēt. Un pie tā arī turēties. Vēlāk būs arī statistika no tā, cik daudz mēs tajam tērējam. Bet tas neko labu ilgtermiņā nedod. Tur jānonāk katram pašam ir. Ceru, ka tas jums ātri izdosies. Manage stress, tātad nestresojam. Nav pa ko stresot. Beigās mēs tāpēc visi nomirsim. Tā atšķirība ir tāda, cik kvalitatīvi mēs nodzīvosim. Tāpēc nav pa ko stresot. Paliksim pie tā. Manage sleep. Šis varētu būt pats svarīgākais punkts. Izgulēties. Iet laicīgi gulēt. Man ir palīdzējis tas, ka es nolieku telefonu citā istabā, lai nav tie zilais ekrāns, lai smadzenes nav stimulētas, nedomā, ka ir diena. Un ap 9 cenšos vai 9:30 paņemt grāmatu un vienkārši lasīt, lai tā kā es lasu, man jau sāk jau vienkārši nākt jau miegs tā dabīgi. Baigi forši, un es pārēju uz priekšu, un tā es daudz interesantas lietas uzzinu, un es arī esmu gatavāks vai sagatavotāks miegam. Un, ja arī aiziet ap kaut kādiem 9, 9:30 gulēt, tad 6 nav nekāda problēma piecelties, tagad arī ir 6:30 pulkstens, un es varu brīvi močīt. Tā. Un tad saule. Daudziem liekas, ka, nevis liekas, bet mēs daudz zinām, ka D vitamīns ir dabīgais veids, kā dabīgi dabūt D vitamīnu ir būt saulē ārā, bet ir vēl daudz labas lietas. Te ir, piemēram, tas uzlabo noskaņojumu. Palīdz pēc tam gulēt nākamajā dienā, kad tu pa dienu esi bijis laukā, esi dabūjis saules gaismu. Uzlabo enerģiju, samazina stresu, pazemina asinsspiedienu. Tur ir ļoti daudz dažādas labas lietas, ja mēs katru dienu ejam ārā. Piemēram, darbojamies dārzā, kas ir viena no lietām, ko arī es vēlos darīt nākamgad vairāk savā dzīvē. Tāpēc es paprasīju arī mākslīgiem intelektam, kas ir tie dārza augi vai spices. Garšvielas, ko es varu izaudzēt, kuras prasa vismazāk darbu ieguldīt. Es viņus varu ielikt zemē un tad cerēt vai lūgt, lai viņas izaug un gandrīz 100% gadījumos kaut kas tev tur izaugs. Gandrīz pat bez ravēšanas. Protams, būtu labi aiziet pastīties, vai kaimiņš nav apēdis, vai kāds nav izmīcījies, vai kāds zvērs nav to paņēmis. Mums tie mājas arī ir 900 kvadrātmetru dārs. Vajadzētu daļiņu varbūt atdot 600 kvadrātmetru, tad nākamgad būs. Bet kaut kādā stūrītī es vienkārši. Tas ir tas, ko es apsolu izdarīt. Es ceru, ka es arī uztaisīšu video un atskaitīšos par šito. Tāpēc es to arī tagad saku. Tātad, kā tos mazos sauc, garlic. Labi, tātad kartupeļi, cukīni, rabarbers, zemenes, pupiņas, dažādi ogu krūmi, tas ir tātad upenes, šparģiļas, saldēs kartupeles, un tad, te dažādas tās garšvielas. Tā, tos visus iestādam un būs labi. Tad nākamais. Ir jāsaprot, kas tur īsti notiekās ar tām asinīm un kāda ir tā situācija. Nākamā lieta, ko es prasīju, Perplexity AI saucās. Prasīju, kādas ir 10 populārākās lietas, kas pietrūkst cilvēkiem asinīs, asinsritē.
lai uzlabotu arī veselību. Saprotu, ka 1008 analīzes ir gulbi laboratorija. Protams, ka nav jēgas taisīt visas, ja vēl tur nesaproti, kas tur rakstīts ir un ko darīt, un arī kuram ārstam būs, vai arī kuram cilvēkam būs laiks tik daudz skaidrot vai mācīties par to visu. Bet tad, lūk, ļoti vienkārši pirmās 10 svarīgākās lietas, kas pietrūkst. Magnīs, ļoti svarīgi, kauliem, smadzenēm, sirdī, iesaistīts miegā, tie pašā mentālajā stāvoklī. Ļoti svarīga lieta, ko vienkārši vajag izmērīt. Un paskatīties, vai tev viņš ir vai nav. Kalcijs, cinks, omega 3. Visiem pietrūkst. 90% cilvēku pietrūkst omega 3. Pie tā vēl pieskarsimies. Vitamīns D, A vitamīns, dzels, jods, B12, B9, B grupas. Tā. Un, ja mēs to zinām, tad kādēļ gan neaiziet pārbaudīt, paskatīties, kāda ir mana reālā situācija. Protams, es varu sapirkties kaut kādus uzturu bagātinātājs un visu vienkārši maukt, bet nav tam īsti jēgas, ja tu nezini, vai tas vispār strādā. Tāpēc varbūt, ja tu dzer kaut kādus multivitamīnus, perfekti, tu vari notestēt, vai viņi strādā. Un tā, tūlīt arī tiksim līdz cenām, tas nav nemaz tik dārgi. Nesen dzirdēju par Kanādu. Baigi bēdīgo stāstu. Tu vari gribēt uzlabot savu veselību, saki, rekur man ir, es paprasīju tāpēc, kā Jurģis, paprasīju mākslīgajam intelektam, kas šobrīd ir tās lietas, kas ir visspiedošākās, kas cilvēkiem pietrūks, un tev var pateikt, tu, draugs, neesi tajā grupā, kas ir tā riska grupa, tad tev nav tas vecums vēl, vai tu neesi tur tāds vai šitāds. Nē, es tev nedošu izrakstu, ka tās analīzes tu nevarēsi taisīt. Tur viss noteikti caur ģimenes ārstu, un tev var pateikt, nē, tev šitās analīzes nevajag, tu neesi riska grupā. Ej mājās, tu vari izsēdēt tur to līniju, vari vēl samaksāt pa vizīti tam ārstam, un viņš tev pasaka, paldies, nē, var iet mājās. Nu, tas ir vienkārši briesmīgi. Mums tā nav, mēs varam aiziet uz gulbi laboratoriju un uztaisīt jebkuru no tām 1008 analīzēm. Brīnišķīgi. Nu, un te ir tad salīdzinājums par to, kā pasaulē izskatās, cik ilgi vidēji dzīvo cilvēki. Tajā sarakstā mēs galīgi nebijām augšā, tāpēc es teicu, lūdzu iekļauj arī Latviju tajā sarakstā. Tad viņš iekļāva Latviju, un mēs esam, principā, vīriešiem 70 gadi, sievietēm 80 gadi, kas tad vidējais ir 75, 76, kas ir gandrīz pat 10 gadiem mazāk nekā, teiksim, Japānā, Šveicē, Singapūrā, Itālijā, Spānijā. Nu, es neteiktu, ka mēs kaut kādā veidā esam sliktāki par viņiem. Tādēļ es pašā sākumā arī teicu, ka mums jāiemācās pēc iespējas ātrāk mācīties no citu kļūdām un arī no tā, ko citi varbūt dara pareizi. Tad mums ir jākopē gan tās diētas, gan jāstāsta, ko viņi tur dara vai nedara. Jā, un vienkārši jāuzlabo. Tas ir viens no veidiem, kā Singapūras prezidents, varat paskatīties, droši vien, ka neesošais, bet iepriekšējais, es jau neatceros to vārdu viņam, bet viņš principā nokopēja to, kas pasaulē strādāja, un atveda to visu uz Singapūru, un viņi aizgāja no vienas no briesmīgākajām valstīm, uz tagad vienu no top valstīm, kur dzīvot. Tā kā to var izdarīt, ir tikai jānofokusējas un lēnu garu soli pa solītim jāiet un jādara. Kas ir arī viena no lietām, ko es vēlos darīt ar jums kopā. Tātad, ko tad šīs lietas mums var nodarīt, ja pietrūkst šis D vitamīns, B12, omegas, vitamīns C, K, jods, dzels un pārējās lietas. Tas izraisa tātad nogurumu, ādas problēmas, grūtības elpot, muskuļu krampi un sāpes, mati pazūd, viegli ir saskrāpēties, sasisties, zilumi, parādās atmiņas traucējumi,
mood swings, tas ir emocijas iet augšā lejā, slikta dūša, sliktāk kauli, vieglāk noķert infekcijas slimības ir. Viss principā pasliktinās un pasliktinās. Tātad no 1008 analīzēm, tad lūk ir tās, ko es jau paskatījos, tās, kuras es minēju. Vitamīns B12, 8 eiro, cinks, vitamīns A, 6, 22 eiro, dzels, magnīs, vitamīns D. Kopā tas, principā, tās tie vitamīni zem 100 eiro izmaksā, kas, galīgi nav traki. Vitamīns E, tur ir svarīgi. Tas ir viens no tiem, kuru var pārdozēt. Tas atkal var novest pie problēmu un tūlīt pie tām pieskaršos. Tad testosteronu ir vērts arī brīvais testosterons, 13 eiro. Tas, ko es gribu izdarīt, kāpēc arī ieliku iekšā, pastīties, kas ir molekulārie un specifiskie alergēni, Alex panelis. Viņš gan maksā 200 eiro, bet to vismaz vienreiz es domāju, ka ir vērts izdarīt, jo man ir aizdoms, ka man varētu būt alerģija pret bietēm, pret almondus, kas ir tie rieksti, mandelis, un ko es arī uzzināju kaut pāri 20 gadiem, ka man ir alerģija pret trušiem. Izrādās, jā, asaru acis vienkārši. Interesantā kārtā. Tā, te es arī esmu pielicis. Vidēji latvietis iztērē 500 eiro alkoholā un tabaks izstrādājumos gadā, kas ir vienkārši briesmīgi. Vienu gadu no tiem 80 mēs varētu arī izlaist un neiztērēt tam, bet vienkārši ieguldīt savā veselībā, lai noskaidrotu, kāda ir mana situācija, ko es daru pareizi un ko es varētu uzlabot. Un jā, un pirms mēs to visu darām, manuprāt, viena no svarīgākajām lietām ir tieši šis te omega-3-6 balans, ko jūs jau redzat, viņš maksā 115 eiro, patiesībā 118, es nesen uztaisīju, to parādīšu ar analīzi. Kādēļ tas ir svarīgi? Tādēļ, ka tas ir pašā pamatā tam, kas ir šūnas membrāna, tiek veidot no omega-3 un omega-6 savienojumiem. Un tās labās vietas un vitamīni, ko mēs uzņemam, tajā šūnā var arī netikt iekšā, ja šis te balanss nav pareizs. Jā. Kādēļ E-vitamīnu var pārdozēt? Lielākai daļai omega-3 uzturu bagātinātāju, ja jums mājās ir, varat paskatīties, tur virsū rakstīts ir tokoferols, alfa-tokoferols vai astataktīns, kas ir E-vitamīna miks vai E-vitamīna sajaukums, tur visā tā var būt rakstīts, bet tie visi ir E-vitamīna paveidi, un viņus var pārdozēt, un tas var novest pie vēdersāpēm, asiņošanas, slikta garstāvokļa un enerģijas trūkuma. Var sačakrēt pats vāknes un tur atkal ir briesmas, viņu var pārdozēt. Tādēļ ir svarīgi dabūt dabīgos polifenolus, kas ir olīveļā, un dabīgu omega-3, kas ir vai nu tādās zivīs, kas ir ēdušas kriltās mazās jūras radībiņas, kuras ir ēdušas aļģis, jo omega-3 tā kā primāri nāk no aļģiem. Pie tā arī varbūt to pieskarsimies višķīt. Tad jā, visus tos testus arī varat droši sūtīt man, iziesim cauri, varam iet arī kopā. Es pats arī jaunajā gadā taisīšu atkārtot daudzus no šīm analīzēm. Te tad ir, es esmu omega-3-6 analīzi taisījis jau 6 reizes. Es viņu personīgi taisu arī pats, iedur pirkstā, uzpildu uz tādu papīrīšu, tā ir gāzu chromatoloģijas metode un sūtu uz Norvēģiju. Man viņa izmaksā gandrīz uz pusi lētāk, tāpēc, ja jūs esat gatavi kaut ko mainīt savā uzturā, savos ieradumos, tad droši rakstiet vai zvaniet un taisam kopā. Uztaisīja arī tad Gulbi laboratorija. Gulbi laboratorija pati netaisa to testu, bet viņi sūta uz, apakšā ir rakstīts, vajag nevar redzēt, Beļģijā Synlab laboratorija ir tāda. Viņi paņem no vēnes, un tas izmēra tev asins plazmā pīķa vērtību, kas nav tik precīzi varbūt, tādēļ labāk izmanto to gāzu chromatoloģiju, kas izmēra šūnas membrānā to situāciju, cik reāli līdz tavai šūnai nonāk, nevis cik tev tajā brīdī ir saēdies kaut ko, cik tev tajā brīdī ir asinīs,
bet cik reāli no tā visa nonāk, tas ir tātad vismaz aizņem 120 dienas, kamēr nomainās asins, un tev apmainās tā šūnei membrāne nomainās. Un jā, te ir daudz visādi tā kā teksti, to visu var googlēt, var arī atsūtīt mani, ja jūs uztaisat tajā pašā Google laboratorijā, ja pie manis negribat taisīt, vai arī uz Norvēģiju negribat sūtīt. Bet jā, varat atsūtīt man, iziesim cauri, es arī esmu iemācījies izskaidrot šo te, kas te parādās. Lūk, šis te moments te apakšā man ir 9% omega-3. Pirmajā reizē, kad es taisīju, man bija palicis asinīs 1% omega-3. Perfektā variantā viņam vajadzēja būt no 8 līdz 12%. Asins viskorizitāte tad ir perfektā līmenī, un tavai sirdī ir vienkārši viegli strādāt ar tevi un pumpēt tās asins. Jā, esot ar 9% omega-3 asinīs, es esmu top 95% cilvēku, jo lielākai daļai cilvēku vienkārši pietrūkst šīs te omega-3. Jā. Nu tā. Omega-3 trūkuma pazīmes dažādas. Man tās izpaudās 2021. gadā. Es noskrēju savu pirmo maratonu, un man bija sajūta, ka es vienkārši nomiršu, jo vienkārši sirds labi neuzvedās. Un tas ir tās, kur es to visvairāk sajūtu. Protams, varbūt arī kaut kādas mācības bija grūtāk ar to lasīšanu gāja, kaut kādas atmiņas, varbūt lietas sāpēja, kaut kādas tādas depresīvas pazīmes, locītavas sāpes. Nu, gan jau, ka pa bišķītim no visu kaut kā varēja sajust. Kādēļ tas balans ir svarīgs? Omega-6 atbild par asins recēšanu, un omega-3 atbild par asins šķidrināšanu. Abi divi ir vajadzīgi, abi divi ir ļoti svarīgi. Omega-6 atbild par šūnu augšanu, stimulēšanu, dalīšanos, vairošanos, lai mēs augtu lielāki. Omega-3 atkal šo šūnu augšanu nokontrolē, jo tas nedrīkst turpināties arī visu laiku. Omega-6 atbild par iekaisumu, tas ir svarīgi, lai tas iekaisums sākās, tad, kad viņam ir jāsākās, un omega-3 atbild par šī iekaisuma kontroli un dzēšanu. Ir svarīgi arī, ka tas iekaisums to savu darbu ir izdarījis ķermenī, kad pēc tam tā omega-3 to iekaisumu nokontrolē un nodzēš, un lai viņš tur neturpinātu iekaist, kas arī ir bēdīgi, jo iekaisums ir pamatā lielākai daļai deģeneratīvo slimību. Viņš vienkārši iekaist, un tas tad izpaužās kā konkrēta jau slimība, kur mūsdienu medicīna tev izraksta zāles, ņem lieto, kas tev novērš simptomus, bet neatrisina to saknes problēmu, neatrisina to iekaisumu. Un tad, jā, te jau mazliet minēja par to šūnu. Ja šī šūnas membrāna ir pārāk cieta, ja tajā ir pārāk daudz omega-6, omega-3 ir tā caurlaidīgā daļa, kas padara šo te šūnu tādu kā elastīgāku. Ja šie te vitamīni un minerāli vielas, ko mēs uzņemam, mūsu šūnās netiek iekšā. Ja mūsu sistēmā ir pārāk daudz šī te omega-6, kas ir visās gaļās, sēkleļās, visos junk foodos, fast foodos, visās tajās lietās. Diemžēl mūsu uzturā jau sen tas ir daudz pa daudz, un omega-3 mums ir pārāk maz. Plus arī mums vienkārši nav to polifenolu, kas ir šis te antioksidants, kas palīdz tam omega-3 izdzīvot pietiekoši ilgi, lai viņš tiktu cauri mūsu barības sistēmai, kuņģim, lai tas nonāk līdz asinsritēm un mūsu šūnām. Un tad, ja šīs omega-3 ir pietiekošā līmenī, tad tās šūnas ir spējīgas uzņemt arī visu un izvadīt arī toksīnus, šlakvielas ārā no šīm šūnām, lai tās šūnās jau pašās pa sevi neveidoto šis te iekaisuma process, kad no viņām netiek ārā vecās vielas un neienāk tās jaunās vielas. Tas, ko es konkrēti nezināju, es biju izlasījis, ka omega-3 ir lindsēklās, kaņepi sēklās, čijā sēklās. Jā, tās es ēdu daudz, būs labi. Nākamais jautājums. Es nezināju, ka tā ir alfa-linolīna skābe, kas ir omega-3,
ir 4 veidi, un omega 6 ir 4 veidi. Un tās omega 3, tā alfa-linolīna skābe, kas ir tajās sēklās, ko es minēju, un avokādo un valriekstos, tas ir vajadzīgs no tā omega 3 tikai 5%. 95% ir vajadzīgi šie tie apakšēji, kas ir eikozapetēna skābe, dokozapentaēna skābe un dokozaheksaēna skābe, kas ir DHA, DPA un EPA, kad lasa varbūt uz burciņas. Un tie ir vajadzīgi 90–95%. Un tas ir tas, kas pietrūkst lielākai daļai cilvēku. EPA, tas EPA ir atbildīgs par sirdsdarbību, DHA ir atbildīgs par smadzeņu darbību. Nu, tas ne jau atbildīgs, bet tā kā tas ir iesaistīts procesos, kas šo te darbību un veselību uzlabo. Ļoti, ļoti svarīgi saprast, kā to dabūt. Zivīs šis te ir iekšā dabīgi polifenoli, kas viņās to omega 3 uztur dzīvu. Bet tajā brīdī, kad viņas tiek izņemtas ārā no tās jūras, viņas tātad ir apēdušas šīs te mazās krils ir apēdis tās jūras aļģes, kas ir mikroaļģes vai brūnaļģes, kurās ir šis te omega 3. Un tajā momentā, kad viņas tiek attīrītas, vai viņas ilgi stāv, vai viņas tiek ceptas, tas omega 3 ļoti ātri vienkārši izkūp gaisā. Tāpēc ir vajadzīgs polifenols vai stabilizators, kas viņas notur pie dzīvības, lai viņas vēl tiktu līdz mums, mūsu ķermenim un mūsu šūnām. Aptiekās tiek izmantots E-vitamīns, ko es jau minēju, ka tas vienkārši nenogādā viņu līdz tai šūnai, un plusi viņu vēl var pārdozēt. Tādēļ ir svarīgi saprast, kā viņu dabūt. Tā ir tā garāka saruna. Lielākā daļa cilvēku tāda, principā, cieš no tā, ka viņiem nav šī te omega 3, viņiem ir pārāk maz viņa. Man ir sanācis jau pēdējos 2 gadus nonākt šajā te zaļajā zonā, ko es iesaku visiem vismaz nonākt tur, lai jūs pārliecinātos, ka tā ir gandrīz diena pret nakti tā sajūta. Un jā, jums droši arī ir daudz jautājumu, arī varbūt ir ieteikumi man. Es labprāt ar jums apsēstos, parunātos vai dzīvējā, vai Zoomā, vienalga, kā jūs vēlaties, iziet cauri jūsu situācijai, cik jūs daudz sportojat, ko jūs ēdat, ko jūs neēdat, kādus testus esat taisījuši vai neesat. Varam kopā arī taisīt. Man par to neko nevajag. Es zinu, ka es daudzas lietas varu mācīties no katra no jums par daudz un dažādām tēmām, un es esmu gatavs dalīties ar visu to, ko es zinu. Droši piesakieties, sarunāsim tikšanos. Tādā perfektā variantā, ja jums tikai interesē, kā uzlabot savu situāciju, tad kādas 55 minūtes es varu vienkārši brīvā stilā maukt cauri visam tam, ko es esmu pēdējo gadu laikā iemācījies. Un tik uz augšu. Jā. Tad paskatīsimies, vai visam esmu izgājis cauri. Tad veidojam labus ieradumus. Es saprotu, ka visiem nav viens un tas pats mērķis. Tādēļ mēs arī varam palīdzēt viens otram. Jā. Un es ceru, ka tas kaut kā noderēja, kaut ko jaunu esat ieguvuši, un droši varat rakstīt man Gmailā, zvanīt vai tiekamies kaut kur. Veiksmi! Paldies!